Rādījuma arī Latvija ēterā. Raidījums Kafijas pauze. Nebīsties, iepeldi dziļumā. Sveicināti, rādījuma arī klausītāji. Ir mēneša 3. piekdiena, ar jums ētrā atkal esmu es, Raimonds Garais, Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta, maģistra programmas students, un tā, ka ar mēneša 3. trešdiena, tad atkal šis rādījums ir sadarbībā ar Laterāna Pontificālās Universitātes Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtu. Un šodien mani studijā arī ir ļoti cienījams viesis. Es domāju, ka visiem rādījuma arī klausītājiem viņš ir ļoti labi pazīstams. Tas Šveices Lugano Universitātes profesors, teoloģijas zinātņu doktors, priesteris Andris Marija Jermanis. Labrīt! Labrīt! Man ir patiesi prieks, ka jūs šodien mūs esat pagodinājis savu klātbūtni, un šī radījuma tēma es gribētu piedāvāt jums parunāt par šo te Rarzī vēsturi, jo, kā mēs zinām, jūs bijāt viens no tiem, kas stāvēja šis vēstures pirmsākumos, kas šūpulī pašā, un tāpēc varbūt jūs varētu nedaudz iziet cauri vēsturei ar jums, un tad aiziet arī līdz mūsdienām, kā tad šis viss ir attīstījies no tā laika, kad jūs iesākāt visu, kad jūs bijāt klāt, un kā tas ir nonācis līdz mūsdienām. Mēs zinām, ka vēsturiski ir bijis, agrāk šis institūts bija saucies kā Katehētikas institūts, bet 2006. gadā viņš nomainīja savu nosaukumu uz Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. Varbūt jūs varētu pakomentēt, kāpēc bija nepieciešamība šādām izmaiņām? Vispirms, kāpēc tika nodibināts Katehētikas institūts? Jā, varbūt pastāstīt arī to. Tas tiek nodibināts 92. gadā jau uz kaut ko, kas eksistēja, daži kursi, kas tika atvērti pie Rīgas garīgā semināra cilvēkiem, kuri mēģināja iedziļināties ticības pamatos, jo padomju laikmets bija radījis vēlmi daudzos cilvēkos iedziļināties ticības pamatos, un bija tāds uzplaukums visā Latvijas sabiedrībā, ko mēs pat šodien nevaram iedomāties. Baznīcas bija pilnas, cilvēki lūdzās par Latvijas neatkarību. Tā atjaunotne, kas bija, tā atmoda, viņa bija arī garīga atmode. Un to pat šodien mēs nevaram līdz galam saprast, kas toreiz bija. Tas bija tāds cilvēka garīga atmoda, kas ietvēra vēlmi arī iedziļināties pamatjautājumos, jā, kāpēc mēs ticām. Un kā nodot ticību tālāk. Un tad vienkārši pie draudzēm bija katehēti, bija vēlme mācīt, bet arī saprast. Un tad sākumā jau vēl nepastāvēja Katehētikas institūts, bet jau bija lekcijas notikās. Un tad 92. gadā gribēja veidot tādu kursu un tā sestdienā priekš katehētiem, kuri tad varētu draudzēs palīdzēt prāvestiem, jo apzinājāmies, ka prāvesti kā tādi nevar vairs izpildīt šo lomu, nav pietiekoši tik daudz to priesteru, un ļoti daudz cilvēki ir, kuri vēlās tikt sagatavotiem uz sakramentiem un iziet normālo ceļu, gan sagatavoties uz laulību sakramentu, sagatavoties uz iestiprināšanu. Un tad arī parādījās tas jautājums par reliģijas pasniegšanu skolās. Un tas ir tas, kas mudināja pēc šīs atzīšanas 92. gadā par Katehētikas institūtu oficiāli no baznīcas puses, īstenībā bīskapu konference lūdza, lai šis Katehētikas institūts kļūtu par oficiālu iestādi, kur sagatavotu katehētus un arī pasniedzējus priekš skolām. Bet tad, kad gribēja padziļināt šo kvalitāti, kas tiek dota, un tāpēc arī, lai varētu pasniegt Latvijas skolās, vajadzēja augstāko izglītību. Un tad radās tā ideja, kad vajadzētu paturēt gan
vienu ceļu priekš katehētiem un vienu ceļu priekš skolotājiem, kuriem būtu izglītība dot augstākās izglītības līmenī. Bet tad bija jautājums, kādus diplomus Latvija varētu atzīt valsts izglītību, tas nozīmē izglītības ministrija varētu atzīt. Nu tad tā doma radās tāpēc, ka pastāvēja konkordāts starp Latviju un Itāliju un Vatikānu, tad tie diplomi, kas tika atzīti Vatikānā, Laterāna universitātē, kas viena no tiem no Vatikāna universitātēm ir, varētu būt arī tā vieta, kur tiktu piešķirti diplomi, teoloģiski diplomi, atzīstot katehētikas institūtu par tēmē, tas nozīmē nosaucot viņu citā nosaukumā, ja, un iedodot augstskolas statusu. Un pie tā strādāja priesteris Paskals Marija Jerumanis daudz gadus, lai varētu Roma, tas nozīmē atzīt šo institūtu, un lai valsts Latvija varētu atzīt šo institūtu. Un pateicoties konkordātam, tas bija iespējams. Un tad Roma atzina, Laterāna universitāte atzina Rīgas augstāko zinātņu akadēmiju, tas nozīmē reliģisko akadēmiju, kas par filiāli, ko Laterāna universitāte tātad pieņem savā paspārnē, tajā pašā reizē Latvijas valdībai vajadzēja atzīt arī šo diplomu. Un tas arī notikās. Ja 2000. gadā tika atzīts no Romas puses šīs institūts, tad vajadzēja arī sakārtot dokumentus ar ministriju Latvijā. Un šeit bija tāda Šēferas kundze, kas no ministrijas ārkārtīgi daudz palīdzēja, kamēr tas nonāca dažus gadus vēlāk pie oficiālās atzīšanas, kad arī Latvijas līmenī šie diplomi tiek atzīti. Tur ir tas tāds ceļš, kas ir bijis šos gadus, lai palīdzētu cilvēkiem iedzināties ticībā, lai viņi būtu atzīti no valsts puses, un lai varētu skolās pasniegt un dot ētiku, un tas man liekas būtisks. Tagad, ja es aizēju uz tā laika lapspusi to internetā, ko mēs varējām atrast, tad mēs redzam, kāds ir mērķis, ja, tam institūtam, tā izglītībai. Un tur es lasu, kā tas bija, tad iepriekšā lapspusē lapā rakstīts izglītība, kas izmaina tevi un maina pasauli. Tas bija tas ideāls. Ja? Un Rīgas augstākās reliģijas zinātņu institūts Laterāna Pontifikālās universitātes filiāls. Tad, un kas mēs esam, un es lasu, mēs pastāvam kopš 1902. gada ciešā sadarbībā Rīgas garīgo semināru. Un to nodibināja, tas nozīmē, tajā brīdī es biju Rīgas garīgā semināra rektors un vienkārši iedvesmoju visu to kustību, tad Maneta Anceviča kļuva ar bīskapu viņš nebija vēl bīskaps, bet bija pasniedzējis seminārā un viņš to paņēma savā paspārnē pēc tam kā bīskaps un vadīja to. Un pēc tam tas būs priesteris Paskals, kas šo institūtu tad attīstīs un iztaisīs to pārēju no šī katehētikas institūtu par Laterāna Pontifikālā universitātes filiāli. Tātad šeit tiek rakstīts tā, šī universitāte, tā universitāte Laterānas Pontifikālā universitātes filiāli ir saistīta ar Laterānas universitāti. Šī universitāte, kas atrodas Romā, īpašā veidā ir pāvesta universitāte. Slavena ar savām filozofijas un teoloģijas fakultātēm un ar savu juridisko fakultāti. Mēs strādājam saskaņā ar katoliskās baznīcas ļoti garo augstākās izglītības tradīciju, ko ārkārtīgi augstu novērtē Rietuma Eiropa un visā pasaulē, Itālijā, Francijā un Lielbritānijā. Daudzas katoļu universitātes tika dibināts jau 13. gadsimtā,
un tā bija ārkārtīgi liela loma Eiropas civilizācijas attīstībā. Tas bija ārkārtīgs pagodinājums Latvijai un tā izglītībai un institūtām būt pievienotām pie Laterāņu universitātes. Tas ir tāds būtisks kvalitātes leciens un saprast, ka mēs ejam Rietuma Eiropas lielā tradīcijā un pie katoļu baznīcas. Tiekam tā piekabināti, ja mēs tā varam teikt. Un jautājums ir, kas tad studēja? Kas gribēja nākt studēt? Un tur tiek teikts tā. Pie mums var studēt reliģijas zinātnes, psiholoģiju, filozofiju, teoloģiju un pedagoģiju, padziņot savu garīgo dzīvi, mācoties veidot patiesākas attiecības ar citiem un ieklausoties mūsdienu cilvēku jautājumus, lai viņiem labāk kalpotu. Tā bija tas ideāls, kas bija savā laikā. Un uz jautājumu, kādēļ šāda izglītība? Un pie mums studē cilvēki, kuri meklē atbildi uz būtiskajiem dzīves jautājumiem un vēlās izmainīt sevi, lai mainītu pasauli, kalpojot saviem līdzcilvēkiem dažādās jomās. Sabiedrība nevar ilgstoši pastāvēt bez izglītošanas pamatvērtībās, pasaulē nav nākotnes bez ētikas, kas atvērta uz transcendenci, uz Dievu. Un programmas, kas tika piedāvātas savā laikā, tā bija profesionālā bakalaura studiju programma ar nosaukumu Reliģija, un tajā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs. 4,5 gadi pilna laika klātienē un 5 gadi nepilna laika klātienē. Un savā laikā studijas maksāja 288 latu. Ja. Tas, lai vienkārši pastāstītu, ka tur ir vēsturi, tagad mēs runāsim par šodien. Ja? Un tad bija otrā līmeņa profesionāls izglītības studiju programma Reliģija ar kvalifikāciju ētikas un kristīgās mācības skolotājs. 3 gadi bija nepilna laika klātiena un studiju maksa bija 80 latu. Ja? Nu, lūk. Un tad vēl Rīga Rārzī, tas nozīmē, piedāvāja ar kristīgās ticības un dzīves padziļinātās izglītības programmu, kur cilvēki arī varēja sekot. Šodien tas ir gājis uz priekšu, šodien mums ir 3 programmas, un, piemēram, mēs redzam, ka mums ir viena bakalaurs, ja, akadēmiskās augstīgās izglītības bakalaura studiju programma Reliģija un teoloģija ar tādu nosaukumu humanitārā zinātņu bakalaura grāds Reliģija un teoloģija, kas jāseko 3 gadus, kurā ir vienkārši jāiegūst 120 kredītpunkti vai 180 Eiropas kredīta atzītie punkti. Tad ir otrā programma, kas ir maģistra grāds Reliģijā un teoloģijā ar pastorālo konsultāciju kvalifikāciju, kas atbilst rietumos nosaukumam licence reliģiskā zinātnē. Tie ir 2 gadi, nepilni 2 gadi un ir jāiegūst 96 kredītpunkti. Un beidzot tiek piedāvāta programma mūža izglītībai, kur var katrs cilvēks iedzināties ar pamat jautājumiem, un tas ir īstenībā katoliskās teoloģijas pamatkursi, kur pašlaik ir ļoti daudz studenti, kas ir ierakstījušies, kas ir cilvēki vienkārši, kuri nevēlās iegūt ne maģistru, ne bakalauru. Nu, lūk, tas būtu tas rakurs, vēsturiskais rakurs, ko es mēģināju vienkārši salikt kopā, varbūt ne tieši vienmēr lineāri, tas nozīmē, bet, lai parādītu, ka šeit ir viena vēsturi, kad tas, kas parādās šodien mājaslapas pusē, izglīto sirdi un prātu, ir tāds moto vai devīze, kas raksturo Rārzī institūtu. Ja tu vēlies izglītot tavu sirdi un tavu prātu, nāc mācīties uz Rārzī. Baznīcai tu esi vajadzīgs. Baznīca, tie nav tikai priesteri. Baznīca nevar iztikt bez tevis. Tur ir tā ideja.
Un tad, kad arī tika nodibināts katehētikas institūts 92. gadā, tas nozīmē pagājuši jau gandrīz 20 gadi vai 30 gadi, ja? Īstenībā nekas jau nav mainījies. Tas, kas bija absolūti nepieciešams, šodien tas vēl vairāk ir nepieciešams. Un mēs saprotam, ka mēs kopā ceļam baznīcu. Un ka baznīca nav tikai priesteri centrēta, bet ka baznīca, kā to atgādina pāvests Franciska, ir sinodāla baznīca, kur mēs visi kopā ceļam. Bet ir absolūti vajadzīga izglītība. Jo izglītība ir tā, kas tev dod spēju atbildēt uz jautājumiem, ko te uzstāda sabiedrība, ko tu pats sev uzstādi. Un teoloģija ir filozofija, kas tiek dota šajā institūtā, tev palīdz racionāli apgaismot tavu ticību un saprast arī, kāda ir ticības pamati. Neaizmirstot to, ka teoloģijas dvēsele ir svētie raksti. Ar pastorālu tādu pieeju, kā mēs te uzsveram, dodot to diplomu pastorālais konsultants. Un ko nozīmē pastorāli? Pastorāli tas nozīmē pavadīt cilvēkus, iet kopā ar viņiem šodien, jo nepietiek tikai sludināt patiesību, vai kas ir baznīcas likums, vai kāds, ko Kristus vēlās, bet vajag tā, lai cilvēki to atpazītu, lai viņi būtu spējīgi to arī īstenot savā dzīvē. Un šodien Latvija ir evaņģelizācijas lauks, jā, tas ir tuksnesis, zināmā mērā ticības līmenī. Un Latvija rietumu pasauli ir iegājusi sekularizācijas kontekstā, un tajā kontekstā ir tieši jāatbild uz šiem pamatjautājumiem, kāpēc es ticu, uz ko es varu cerēt, kā man ir jādzīvo. Un šie pamatjautājumi, viņi ir klātesoši ar mūsu Latvijas sabiedrībā. Un nav tā, ka cilvēki netic Dievam. Viņi meklē, viena liela daļa meklē. Un tieši šeit, nākot, piedaloties šajās lekcijās, mēs varam atrast tādus pieturpunktus, kas varētu palīdzēt mums pašiem būt stiprākiem un arī nodot tālāk skaistu, prāti, saprātīgu, tātad kristīgo ticību. Tici, lai saprastu, un saproti, lai ticētu, teica svētais Augustīns. Un tas ir tas, kas mūs šeit, šajā institūtā vienmēr ir vadījis. Ja? Tu mācies, lai mīlētu vairāk kungu. Un mīlot vairāk kungu, tu vairāk saproti. Un tas notiek nedalot cilvēku. Nav tikai cilvēks prāts, vai cilvēks nav tikai sirds, bet šeit tu nāc, lai izglītoties, ne tikai, lai iegūtu informāciju. Un tāpēc tā izglītība nozīmē arī būt personīgi pavadītam šajā institūtā arī garīgā līmenī. Šeit ir viens garīgs tēvs, te notiek dievkalpojumi, piekdienā ir svētā mise. Mērķis ir arī tā, kad mācoties, tu vari iegūt šeit seminārā, ne seminārā, bet pie semināra tu vari iegūt vienu tādu spēcīgu arī iekšējās dzīves līdzgaitniecību, kur tev palīdzēs augt un arī saprast labāk. Jo tā, kā teica teologs Ansurs un Baltazārs, ticība iesākās uz ceļiem, mācības, teoloģijas iesākās uz ceļiem, un viņai to jānoved uz ceļiem. Ja tu nelūksies, tu nesapratīsi. Un ja tu nesapratīsi, beidzot tu arī nespēsi mīlēt kungu līdz galam. Jo to, ko kungs prasa, viņš prasa, lai mēs viņu labāk pazītu. Bet tā pazīšana, viņa nav tikai tīri intelektuālā. Viņa ir pazīt kungu pilnīga savu sirdi, pilnīga savu prātu. Tāpēc izglītojam sirdi un prātu šeit Rārsī. Un tas ir šis augstākais mērķis, par kuru ir jācīnās. Nu, lūk, es mēģināju atbildēt uz jūsu jautājumu. Jā, paldies, profesor, bija ļoti interesanti, un jā, man ļoti patika, ka šis izstāsta visu to ceļu tieši kā šī no katehētikas institūta, kā šajā lēmums pamazām, ka pieņemts mēs pāraugtu par Laterānu Pontificālās universitātes filiālu, jo
uz doto brīdi tas nozīmē to, ka mēs neskaitot mūsu garīgos semināru, mēs esam vienīgā Katoļu universitāte Latvijā, kas ir pieejamā lajiem tieši. Tātad parastiem cilvēkiem, jo es maz nezinu vienu citu Katoļu universitāti Latvijā, kur varētu iegūt katoliskās teoloģijas tieši izglītību, jo šī ir vienīgā, kur mēs varam iegūt šo katolisko teoloģiju, kur mēs apgūstam šīs zināšanas, un tieši tā, kā jūs minējāt, mums ir ļoti vispusīga zināšana klāsts, tur ir iekšēji filozofija, ir teoloģija, ir viss iespējami zinātņu klāsts. Tātad šī ir kopējo dažādu zinātņu tā miedarbība, kad mēs apgūstam no visām zdēbām kopā visu ko un mākam izmantot viņas visas kopēji. Tātad neizceļot kādu vienu, bet ka viņas savā starpā miedarbojās. Ja es domāju, es gribētu pasvītrot tā, ka mēs dzīvojam laikmetā kā tādu pārēju posmu Latvijā. Mēs saprotam, ka priesteri trūkst. Mēs saprotam, ka draudzes mēģina izdzīvot. Mēs saprotam, ka nākotne nav tik gaiša, kā mēs varam iedomāties, un ka mums jāturās kopā. Un turieties kopā, tas nozīmē iet kopā šo evanģelizācijas ceļu. Kas ir priesteris bez draudzes, bet kas ir draudze bez priestera? Un kas ir priesteris bez katehētiem, kas ir priesteris bez cilvēkiem, kuri nav izglītoti? Tas nozīmē, mēs Rārzī dodam iespēju katrai draudzei izglītot cilvēkus, kas pēc tam palīdz veidot šo pamatkopieni. Un pat, ja tur nebūs priesteri tajā draudzē, tas nozīmē, ka tā draudze pazudīs, ja tur būs cilvēki, kas lūdzās, kas būs izglītoti. Tad arī mēs varam iedomāties nākotni, ka priesteri nav pietiekoši, bet priesteri apbrauc tās kopienas, atbrauc tās draudzes. Mums nav jāslēdz baznīcas, mums nav jāpārdod, ja tur ir viena kopiena, kas tur kopā to garīgo dzīvi. Ne jau tāpēc, ka priesteris tur nav, ka viss izbeidzās. Mums ir piemērs pagātnē vai Kazakijā Padomju Savienības laikā, kur ticība tika nodota tālāk pateicoties šīm kopieniem. Mums ir piemērs no Korejas, no Dievina Korejas. Tie jau nav priesteri, kas evanģelizēja Koreju. Tie ir laiki, kas evanģelizēja Koreju. Un tad, kad bija tās kopienas, tad priesteri atnāca. Un es domāju, ka tas ir tas laikmets, kas mums te Rietumē Eiropā mūs sagaida. Jā, mēs esam ļoti priecīgi, kad ir priesteri, ir viens garīgs seminārs un jānāk uz semināri priesteriem, kuriem jāziedo savu dzīvi un jāseko Kristum tādējādi. Bet kas ir priesteris bez kopienas? Jā? Un tas nozīmē, un visa kopiena kopā evanģelizē. Pašam Kristum sekoja mācekļi, bet sekoja arī kopienas bija. Un tās pirmās kopienas bija raksturīgas kristietībai. Un tā evanģelizācija notika kopīgi. Paskatieties, kā viņi viens otru mīl. Paskatieties, kā viņi viens otram palīdz. Šeit mums ir jāpārveido mūsu draudzes koncepciju. Draudze ir jābūt. Un ne jau tāpēc, ka priesteru nav, ka tagad sabrūk draudze. Nē, veidosim tās draudzes, lai visi varētu pastāvēt. Un ja priesteris būs tāds, viņš būs piebrauks, bet draudze būs. Gaidīs to priesteru. Tāpat kā Korejā kādreiz bija laji, ja? Viņi gaidīja. Man tie gadi nav tagad vēsturiski skaidri, cik tad gadus viņi gaidīja, lai būtu priesteri, bet ticība tika nodota tālāk. Un mēs ejam caur tuksnesi, tas nav noliedzami. Ja? Mēs to saprotam šodien. Tagad mēs varam meklēt visāds atrisinājumus, var visāds priekšlikumi ir, bet neiztiksim bez pamatkopienas, ja? Ko saka Itālija, saka komunitāte bāze. Tā nav pret priesteriem vai pret sakramentālo kalpojumu, ko priesteris, bet kas ir sakramentālais kalpojums, ja nav draudze, ja nav cilvēki, kas ir priesteru rokas. Un Otrais Vatikāna koncils ir atbildējis un palīdzējis ieiet šādā koncepcijā, ka runā par laju apostulātu, kad runā par aicinājumu svētumu, kas nav domāts tikai konsekrētiem cilvēkiem, bet visiem. Un redzi, kungs mums dod varbūt tādu iespēju atgūt atpakaļ šo pamat kristietību, kur visa draudze evanģelizē. Un katrs jūtās atbildīgs. Nav tā, ka gan jau priesteris izdarīs, gan jau viņš iztaisīs katehismu, gan jau viņš atradīs naudu, gan jau viņš attaisīs tos darbus.
Zināmā mērā klerikālisms nozīmēja centrēt baznīcu uz vienu cilvēku, uz vienu priesteri. Man nav nekas pret to, ka viens priesteris, bet kas ir priesteris? Priesteris ir kalpo kopā ar pārējiem. Un tad, kad priesteris ir krīzē, draudze viņam palīdz. Un tad, kad draudze ir kā avis bez gana, tad ganas savāc kopā tās avis. Un tā mēs iziesim caur šo vētru, caur šo laikmetu un arī būsim kopā ar mūsu bīskapiem. Un kas ir bīskapi bez priesteriem? Bet kas ir arī bīskapi bez tautas? Un tāpēc Rārzī ir absolūti nepieciešams baznīcai Latvijā. Un vajag sūtīt, mācīt studentus un vajag iedmesot viņus, lai tiešām cilvēki sevi ziedot. Tas arī viens aicinājums ir. Ja mēs meklējam aicinājumus tādās partikulārās kopienēs, bet vispirms pamat kopiena, tā ir mūsu draudze. Tur ir mūsu aicinājums. Un tur mums ir jādod visu savu enerģiju un jākalpo, kā mēs varam, jo tur, kur mēs varam satikt, draudzi ir tur, kur mēs satiekam citus. Un tas nav kaut kāds, draudzi ir atvērta. Viņa ir atvērta, bet lai būtu atvērta, man jābūt drošam, man jābūt atbildēm, man jāsaprot, kas es esmu. Un man jāizdara tas, ko Pēteris saka pirmā vēstulē, apostols Pēteris, pirmā vēstulē, 3. nodaļā, 15. 16. pantā. Paturiet Jēzu jūsu sirdīs, bet dodiet atbildes tiem, kuri jautā par cerību, kas ir jums. Tad kā es varēšu dot atbildes, un tās ir prātīgas atbildes, kas man ir jādod šajā sabiedrībā, kas jautā, bet kāpēc man jābūt par kristieti? Kāpēc baznīcā dod tādu atbildi? Kāpēc baznīcai tāda problēma? Man jāspēj dot atbildes. Un man jāpalīdz priesterim. Un nav jāmazgā rokas. Un jāsaka, gan jau priesteris tiks galā. Un tad būs tā, ka baznīca sabruks. Ja mēs atstāsim visu priesteris, vispirms viņš nebūs spējīgs panest to krustu. Un otrkārt mums nav to priesteru. Tātad kopā dzīvosim vai mirsim? Tas ir tas lielais jautājums. Celsimies augšā kopā. Un baznīcai Latvijā būs nākotne, ja mēs kopā iesim šo ceļu. Tad vētras un grūtības pārvarēsim. Bet ja katrs būs savā stūrī, katrs teiks, lai gan jau cits to izdarīs. Nē, es tā nedrīkst domāt. Tāpēc arī es teiktu, lai citi mācās ar Rārzī, nē, tas ir upuris. Bet tas viens upuris par brāļiem, ja? Par otru cilvēku, par baznīcu. Mēs jau esam, mēs kopā ar Kristu glābsim pasaulē. Bet Kristus bez mūsu rokām neko nevar izdarīt, tā māte Terēzes teica. Mēs esam Kristus miesa. Viņam nevajadzēja runāt par Kristus miesu. Tas nozīmē apostolim Pāvilim nevajadzēja tā runāt, bet kā viņš salīdzina baznīcu un katru no mums ar Kristus miesu. Tas nozīmē Kristus rokas, Kristus locekļi un baznīca kā mistiskais ķermenis. Ja? Un tad mēs redzam, ka Pāvils runā ir tādi, kuri māca, daži, kuriem ir praviešu dāvana, bet baznīca pastāv no visiem šim dāvanām. Un tādi, kas arī saņem to izglītību, lai to nodot tālāk. Un es domāju, ka tas ir tas konteksts, kurā mums jāredz šodien šī izglītība. Un tad mums ir jāskatās arī uz kultūru. Mēs dzīvojam sekulārā pasaulē. Mums ir jāatzīst, kad mūsdienu cilvēks ir rietumu cilvēks, un rietumu cilvēks ir iekritīs praktiskā ateismā. Tas nozīmē, bagātība ir tāda, ka tu vienkārši dod atbildes tavām ilgām ar materiālām vērtībām, bet tās to nepiepilda. Bet to mēs nezinām, mēs esam aizmirsuši, un tad mēs izjūtam tādu tukšumu. Bet jautājumi ir, kas atbildēs uz šiem jautājumiem? Mēs, kā kristieši, varam dot atbildes. Mums ir sava tradīcija, ir cilvēki, kas tic Latvijā, un viņi ir gatavi būt kā ceļa rādītājiem citiem. Evanģelizācija nozīmē nepiespiest, bet pievilkt pie Kristus. Un tā pievilkšana viņa notiek ar pilnīgu cilvēku. Viņa nav tikai uz emocijām, ticība jau nav tikai emocija, tas nozīmē izpausme. Tā ir
visas manas sirds un prāta pievēršana Kristum. Un es esmu gatavs cilvēkiem parādīt, kā Kristus piepilda tās ilgas un tos prāta jautājumus, ko viņš uzstāda. Tas ir Rārzi mērķis. Jā, paldies par ļoti dziļu izklāstu. Un jāatzīst, ka Rārzi tiešām sniedz ļoti labu formāciju, tieši formējot tieši dažādiem veidu kalpojumiem baznīcā. Tātad, lai tiek formēti, viņi saņem šo lielisko formāciju, viņi padziļina savas zināšanas, viņi var būt par palīgiem. Viņi tiešām kļūt par ļoti krietniem palīgiem, savas draudzes prāvestiem, vikāriem, bīskapiem pat, ja tādi nepieciešami būtu. Bet kā jūs, kā profesors, kā priesteris, redzat, kāds ir potenciāls Rārzi studentu, kādos kalpojumos varētu aktīvāk iesaistīt šos te Rārzi studentus, kas mēs mācāmies, kas beidzam šo Rārzi? Nu, ir tiešais un netiešais kalpojums. Jā. Viens cilvēks, kāds var atnākt šeit, lai personīgi augt un atbildēt savām atbildēm, un tad var paslēpties, un zināmā mērā arī var palīdzēt augt baznīcai, jo viņš aiziet atpakaļ pasaulē. Un tur būs kopā darbā ar cilvēkiem, kuri varbūt netic vai meklē, varēs viņus virzīt un viņus aizvest līdz draudzē. Tad ir tiešais pakalpojums, tas ir piedalīties katehizācijā, tas būs laulāto kursos piedalīties, palīdzēt ar priesteriem, sastādīt draudzes lapu un tā tālāk. Ir tik daudz to iespēju palīdzēt karitas darbībā, ir tik daudz iespējas, kas tiek dotas cilvēkiem. Protams, tas nav viegli. Mēs visi saprotam, ka šodien nav viegli ziedot sevi. Te jābūt lielai mīlestībai, tiešām mīlēt Dievu un savu tuvāko. Un jābūt ar tādu mīlestību, kā Svētam Franciskam, kas raudāja, tāpēc, ka Dievs nav mīlēts. Un ja tev sāp sirds, ka Dievs nav mīlēts, un kad īstenībā ka cilvēki viņi īstenībā viņi noiet no ceļa, bet neapzinās, ka viņi noiet no šī ceļa, kas ved pie īstās laimes. Un šeit tu vari būt kā tāds Dieva pirksts tur, kur tu esi. Pārveidot tavu darbu par Dieva darbu. Un tu kļūsti svēts tavā darbā. Es domāju, ka mēs evanģelizējam iekrītot zemē tur, kur mēs esam, tieši vai netieši. Bet tas ir tā, ka tas ir, mēs gribam uzreiz visus rezultātus. Tas nav iespējams. Bet tāpat mēs varam iespaidot kristīgos politiķus, mēs varam iespaidot, lai politiķi, kas nav kristīgi, tomēr izvēlās vērtības, kas ir cilvēkam cienīgi, kas ir atbilstoši cilvēka cieņai. Tagad mums ir liela loma, bet mēs to neapzināmies. Un tas ir tas jautājums, kas mums jāapzinās. Jā. Es atkārtoju, mēs esam aicināti, mēs varam palīdzēt tur, kur mēs esam tieši vai netieši. Un evanģelizācija notiek drīzāk šodien arī ar to, kas tu esi. Ne tikai ar to, ko tu saki, un ne tikai to, ko tu dari, bet ar to, kas tu esi. Un tāpēc, ja tā izglītība ar izglītot tavu sirdi, izmainās tava būtība. Jo tu dzīvo, kā tu domā, un tu domā, kā tu dzīvo. Tas tāds aplis, kas ir ļoti būtisks. Un, ja tu dzīvo, kā tu domā, tad tavu domu veidoja šī universitātes izglītība. Bet, ja tu domā, kā tu dzīvo, tu arī saproti. Jēzus saka, tas, kas dara patiesību, tas nonāk pie gaismas. Un Rārzi arī šeit māca pareizi dzīvot, lai tu varētu nonākt pie gaismas. Un tas aplis ir šodien visbūtiskākais. Mēs nevaram to atdalīt. Ja es atkārtoju to, tu dzīvo, kā tu domā, un tu domā, kā tu dzīvo. Jā, tam var tikai piekrist, ko jūs sakat, tas tiešām ir ļoti būtiski, lai ar tādu atziņu tieši studenti, kas nāk studēt, ar tādu atziņu arī nāktu uz šo te Rārzi un arī studētu. Bet ir vēl viena problemātika, varbūt tā nav tikai pat arī tieši ar studentiem, ar to varbūt saskarās arī
arī jaunie priesteri ir tā, ka pabeidzot kaut universitāti, parādās tā lielā apostuliskā dedzība, ka nu tik mēs gāzīsim kalnus, nu tik mēs evanģelizēsim, nu cilvēki puļiem nāks. Un sastopoties ar to, ka dzīvē tas tā nenotiek, vai nav tā, ka bieži vien nāk šis kārdinājums, ka nolaist rokas un tā kā, pamest šo visu, reku, es centos, es tā visu gribēju izdarīt un nekas man nesanāca. Vai nav tas šis kārdinājums nāk virsū šiem cilvēkiem, kas mācās? Un kas grib kļūt par gaismu citiem. Ne, vispirms mums ir jāsaprot, ka mums jāseko apostulu Pāvila modelim, un ka mums jāseko Kristus modelim. Un tas ir, ja kviešu grauds neiekrīt zemē, viņš nenes augļus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pazemība ir priekšnosacījums, lai evanģelizācija izdotos. Un pazemība nozīmē tā, ka ko apostols Pāvils saka, viens sēja un viens pļauj. Mēs bieži vien iesējam, un mēs nemaz nezinām, ka tie augļi, kas ir mums, īstenībā kāds cits ir sējis. Un mums ir jābūt pacietībai. Tāpat kā Dievs ir pacietīgs ar mūsu sabiedrību, tāpat mums jābūt pacietīgiem. Mums vajag sēt. Iedomājieties, kā kristietība auga. 1, 2, 3, 12 zvejnieki un Jēzus. Un beidzot nomirst, piesīts krustā, bet tie 12 zvejnieki aizrauja visu pasaulīti, kas kļūst par 2 miljārdu kristiešiem šodien. Caur 2000 gadu vēsturi. Pieņem to niecīgumu. Mēs gribam uzreiz pārmainīt visu vēsturi. Mēs gribam pārmainīt arī visus likumus. Mēs gribam, lai visi mūsu politiķi būtu kristīgi. Tad mēs esam gatavi tas nozīmē, mēs esam gatavi kaut kā iekrist tādā kārdinājumā, ko mēs varētu teikt, teokrācijā. Tas nozīmē, lai mēs gribētu tā, lai sabiedrības kārtība būtu baznīcas kārtība 100%. Un mēs krītam izmisumā. Bet apostols Pāvils jau nekrīt izmisumā, ka Romas impērija, viņš bija ebrejs, bet ar Romas impērijas pasija, viņam bija pilsonība, viņam viss tiesības bija, un viņš dzīvoja kontekstā, kur valdīja tik nekristīgas vērtības, kā viena bija verdzība. Bet viņš neies tagad apgāst visu to sabiedrību, viņš mēģinās viņu pārveidot no iekšienes. Es dodu vienu piemēru, kas attiecas uz verdzību. Ko viņš dara ar verdzību? Viņš nesaka, tas ir Filemona vēstulē, ja? Tur mēs redzam, ko viņš saka tam kristīgam saimniekam. Verdzība bija ekonomiskās sistēmas pamats tajā laikā. Ko viņš saka? Tu, kas esi kristietis, uzskati vergu kā tavu dēlu. Tur ir kristietības revolūcija, izmaini attiecības sabiedrībā. Un tad nonāks tā, ka 4 gadsimtus vēlāk verdzība kā tāda pazūd. Tad pēc tam viņa atgriezīsies dažādu citā šitā kontekstā, bet kristietība kā tāda bija spējīga pārmainīt no iekšienes visu sabiedrību. Un šodien mēs esam rietumu pasauli, kas ir sekularizēta. Tad mēs esam bijušā padomu savienībā, kas iet ar autoritatīvo sistēmas ceļu pēc zināmas sabiedrības modeļa. Mēs visi redzam, ka tā arī problēma. Tas nav tikai, kur tu ej rietumi, bet var arī teikt, kur tu ej austrumi. Un virs šīs zemes mēs redzam, kad kristietība vienmēr būs pravietiska. Mums ir jāatrod atpakaļ un jāsamierinās bieži vien ar to pravietisko lomu. Pravietis atgārdina, pravietis iedvesmo, pravietis norāda, pravietis arī mirst, kā saka dziesma franču valodā Gibejā. Pravietim bija jāmirst, tāpēc, ka viņš pateica patiesību. Jā, mums būs jāpasaka patiesība, mums neklausīs, bet tā jau nav pasaules nelaime, es iesēšu to patiesību. Es būšu kā Jānis Kristītājs. Man jābūt, kā teica viens teologs, Jāņa Kristītāja pirkstam, kas pasaka lūk Dieva jērs, kas atpesta pasaulī. Tas ir man jāpasaka cilvēkiem. Man jābūt kā Jānim Kristītājam. Jāpasaka, viņi vairs neredz Kristu. Un sāksim ar pašu baznīcu, jo vēl pietiekoši kristieši. Bet viņiem ir jāatpazīstas Kristu. Un tad, kad tu esi saticis Kristu, un neatpazīt tikai ar prātu, bet ar sirdi, tad, kad tu esi saticis Kristu, tad tu atdod savu dzīvību, un tu esi gatavs upurēt. Tu esi gatavs dot daudz vairāk. Un tad tu sāc pārveidot sabiedrību. Bet tu sabiedrību jau nepārveido no ārpuses. Tu viņu pārveido no iekšienes. Tu pārveido tavu ģimeni.
Tu pārveido tavs cilvēks, kas tev satiekās. Tu vienkārši tev citas vērtības ir. Tā mēs izmainīsim Latviju. Ja citādāk mēs būsim nemitīgā konfliktā ar sabiedrību. Ja? Sabiedrība ir slikta, sabiedrība iet bojā, tad viss pazudīs, ja mēs vienkārši ierausimies mūsu sektā. Un pateicīsim ticīgo kopienu par tādu sektu. Bet tas jau bija farizēja kārdinājums. Visi tīrie, ja? Farizēja jau nozīmē tīrie. Un viņi ierāvās sevī, un Kristus ar tiem nonāca konfliktā. Jo Kristus gāja pie cilvēkiem. Viņš gāja ārā. Viņš gāja satikt pazudušo bērnu. Un viņš gāja tur, kur ir cilvēks. Un baznīca šodien ir aicināta iet tur, šajā laicīgā pasaulē, grīcīgā pasaulē. Un iekļaujoša sabiedrība, kā Franciska runā, tā jau nav atzīt grēku. Tā ir satikt grēcinieku un palīdzēt viņam atgriezties. Satikt tur, kur viņš ir. Bet mēs vienkārši nesakām, ka grēcinieks ir identisks ar savu grēku. Mēs ienīstam grēku, bet mēs neienīstam grēcinieku. Tā kā Jēzus tomēr mācīs. Tā ir pastorālā pieeja, kā mēs sakam, kā pavadīt. Kā baznīca ir jāpavada šis laikmets. Un tur bieži vien priesteris, vai mēs kā visi, kas esam baznīcā, mēs jūtamies kā tādi nostumti malā, un mēs redzam, neviens vairs mūs negrib it kā. Tā nav. Tā nav. Jautājums ir tāds, vai es patiešām esmu tas, kas es esmu. Cilvēki gaida no manis ne tikai to, ko es saku, ko es daru, bet tas, kas es esmu. Un tu atpazīsti. Jaunieši atpazīst to, kas ir tas, kas viņš ir. Pēc savas būtības. Tam sekos. Un to svētie to sapratuši. Arī Jānis Pāvils II, viņš bija piemērs ar to, kas viņš bija. Un tāpēc viņš bija piemērs daudziem cilvēkiem. Un tādiem mums ir jākļūst arī šodien. Un nācot mācīties, ka mēs ierakstamies Rārzī, un es gribētu jūs lūgt, nāciet. Ja jūs gribiet glābt Latvijas baznīcu Latvijā, nāciet mācīties uz Rārzī. Latvijas nākotne atkarīga no jums. Nāciet mācīties šeit. Un jūs varēsiet tādu palīdzēt priesteriem, un mēs kopā evanģelizēsim Latviju. Un pat ja mēs būsim minoritāte, bet tā minoritāte būs tik stipra, jo tā spēs parādīt, kā Jānis Kristītājs, tur, lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, lūk, tas, kas tev izglābs, lūk, kas tev dos atbildi tavam tukšumam, lūk, tas, kas tev parādīs cerību. Jo redziet, kristietība sākumā saka, ka ticība ir cerība. Un tad, kad apustulis Pēters runā, paturiet Jēzu jūsu sirdīs un dodiet atbildes tiem, kas aicina, kas jums dod jautājumus. Ja? Dodiet atbildes tiem, kas jums dod jautājumus par cerību, kas ir jums. Un sākumā nevienmēr runāja tas nozīmē, viņi netaisīja atšķirības ar ticību un cerību. Ja? Viņi teica, ticība ir cerība. Tas nozīmē, cerība ir tā, kas raksturo kristieti. Un ticība ir tā, kas man atver šo cerību. Un tieši šajā kontekstā, saistot to ar Rārzī mācībām, lai nezaudētu cerību, es gribu saprast labāk manas ticības pamatus, lai varētu viņus nodot tālāk, lai šī cerība nepazustu Latvijā. Jo cilvēki, kas ir bezcerīgi, viņi ir zaudējuši visu. Bet cilvēks, kas ir cerīgs, viņš iet tālāk. Un Dievs mums nekad nepamata, jo Kristus ir mūsu cerība. To saprast, tas ir dots kristietībai. Un tas nenozīmē, ka šajā sekulārā pasaulē, sekularizētā pasaulē vai sekulārā pasaulē, kas ir atdalījusi ticību no sabiedrības, vai kas arī tad aizgājusi tik tālu, ka tā ir sekularizējusies, ka tai pasaulē nebūtu jautājumi. Mums ir jāsaprot, un šeit Rārzī mēs palīdzam studentiem saprast, ka ticība ir jānodot tālāk, ņemot vērā kontekstu, kurā mēs dzīvojam. Un mums ir jāsaprot, ka baznīcā vienmēr bijuši divi kārdinājumi. Un pirms otrā Vatikāna koncila bija viens periods pēc Franču revolūcijas baznīcā, ka kaut kas sabruka sabiedrībā.
bija laikmets, kad viss gāja kopā. Karalis bija un valsts sekoja bīskapiem un ticīgā tauta sekoja baznīcas norādījumiem. Un ar revolūciju pazuda šis modelis. Un baznīca tika attālināta, mēs varētu teikt, laulība starp altāru un troni izbeidzās. Un baznīca atrodās pilnīgi viena, viņai jāatrod jaunu ceļu. Un tad ir tie, kas nesaprot šo ļauno laikmetu, un viņi mēģina ierauties sevī, un viņi saka, šī pasaule ir slikta, tas, kas ir noticies, tas noteikti tas ir 19. 18. gadsimts, tas, kas ir noticies, mēs to nepieņemam. Un tā top šo, ko mēs saucam tradicionalisms. Un tradicionalisms ir viena atbilde uz šī laikmeta problēmām, ievelkot, tas nozīmē, paliekot, ieraut sevī un nostādot pasauli un ticību viens pret otru. Tie ir sliktie, mēs esam tie labie, tāda apokaliptiskā vīzijā. Un no otras puses tad ir tie kristieši, kas saka, nē, mums jāpiemērojas šai pasaulē. Mums ir jāseko zinātnes attīstībai, laiki ir mainījušies, un tā veidojas arī tādi, kas pasaka, mums ir jāpiemērojas un īstenībā jāpārveido ticību. Un tā veidojas modernisms. Un tā tad ir divas galējības, ar ko baznīca cīnās, un atbildi dos Otrais Vatikāna koncils. Un šodien atkal veidojas jauns lūzums. Tas nozīmē, ir viena daļa, kas nepieņem Otrā Vatikāna koncili un iekrīt vienā grāvī. Tas būtu atkal jaunais modernisms. Ja? Un tad ir tie, kas nepieņem Otro Vatikāna koncili, bet atgriežas atpakaļ tradicionalismā. Un tā mēs redzam milzīgu polarizāciju šīs dienas baznīcā. Lai iziet no šīs polarizācijas, mums ir jābūt izglītotiem. Mums ir jāsaprot. Mums jābūt vēsturisks skatījums. Mums ir jāsaprot, kad katra ticības radikālā interpretācija uzstāda otrai pareizus jautājumus, bet nedod pareizas atbildes. Otrais Vatikāna koncils mēģināja iztaisīt sintēzi starp tradīciju un moderno pasauli. Un kā mums ir grūti domāt ar katolisko tas nozīmē apvienot ticību un prātu, zinātni un atklāsmi, tradīciju un jaunumu. Kā mums ir grūti apvienot to, mēs sadalamies. Tad mēs iekrītam tikai prāts, tad ir racionalisms, tad ir modernisms vai tikai tradīcija. Un tad ir tikai pagātnes vērtības, tad ir tikai es gribu konservēt. Bet ar risku, ka mēs kļūstam sterīli, ja, ka mēs vairs nesaprotam pasauli, ka neviens mūs neseko. Bet kā mēs varam apvienot šīs divas dimensijas? Tas nozīmē, kā tradīcija ir dzīva, un Svētais Gars vada tradīciju, un vada baznīcu, kas nodod tālāk ticību. To var tikai izglītot cilvēks saprast. Kā apvienot šīs? Un šeit, Rārzī, mēs mēģinam dot līdzsvarotu skatījumu uz šīs sintēzes. No vienas puses ir ticība un ir prāts, bet mēs nevaram jādalīt. Mēs nevaram iekrist fideismā, mēs nevaram iekrist racionalismā. Tas ir izaicinājums, tas nav viegls, jo daudz vieglāk ir ierakties savās pozīcijās, bet iemācīties, skatīties otrā un saskatīt otrā jautājumus un atdot tās atbildes, līdzsvarotas atbildes. Tas ir katoliskā domāšana. Jā, profesor, es domāju, ka jūs šobrīd likāt aizdomāties visiem radījuma arī klausītājiem, un katrs no mums arī noteikti tagad padomās, kā tas ir, kad notiek tādas lietas, ka mums kaut kas zūd, ka mēs aizdomāties, kā bija iepriekš tradicionālisms, visas šīs vērtības, ko jūs stāstījāt, senos, agrākos laikus pieminējāt, tas ir mums kā ļoti lika aizdomāties katru no mums, bet mūsu raidījums tuvojas noslēgumam. Diemžēl ētera laiks mums iet uz beigām. Varbūt uz noslēgumu varat kādu praktisku piemēru mums iedot, kā rīkoties, teiksim, ja mums zūd ticība vai zūd šī cerība, kā mēs varat praktizēt varētu, lai cīnīties pret šo?
Vispirms jālūdzās, ja tu nelūksies, tu aizmirsīs Dievu un tev ticība neaugs, jo lūkšana tev dod arī tev dod arī žēlastību, aktuālo žēlastību, ko saku. Jo tu mazāk lūksies, jo tu mazāk arī pazīst Dievu, un tev būs svešs, ja tā būs tikai viena tāda intelektuāla izziņa. Ja tu lūksies, tad tu satiksi kungu, un tad tev būs spēks viņam sekot. Ja tu nelūksies, tu pazudīsi. Un, ja tu lūksies, tev augs arī uzticība. Jo ticībai nav tikai zināt, iegūt informācijas un pieņemt ticībā to, ko baznīca man māca, ka Dievs ir radījis pasauli vai kādu atziņu. Nē, ticība ir ar uzticēties. Un ticība ir tā, kas man palīdzēs uzticēties. Tā kā Pāvests Francisks saka, es katru vakaru, kad es eju gulēt, manas rūpes es atstāju Svētam Jāzepam. Un es uz kādu papīrīšu uzrakstu, un zem guļošā Jāzepa, tāda Argentīnas praksa, tāda viņam tāda statuja ir Vatikānā, viņš uzraksta katru vakaru kaut kāds rūpes, kas viņam ir bijuši. Viņš saka, man tik daudz papīrīšu ir, bet es tieši tāpēc varu labi gulēt, jo es uzticu viņam. Baznīcas rūpes, tā ir uzticēšanās, tā ir konkrēta uzticēšanās. Mums ir jāiegūt ticība kā uzticēšanās. Un tas trešais ir tā, ka ticība tā ir vienotība ar Dievu, tā tev ieved dziļāk vienotība ar Dievu. Un tā, piemēram, Svētais Jānis to parāda, ja, ka ticība tas ir palikti Dievā. Tas ir visā karmeļa garīguma tradīcija, kā kristietības pilnība, tas nozīmē izprast garīgo dzīvi kā savienojumu ar Dievu, mīlestību savienojumu ar Dievu. Un es gribēju teikt, jā, mēs esam adventa laikā šeit. Nu, ja mēs esam piedzīvojuši Kristus dzimšanas svētkus, tie ir apgaismojuši mūsu dzīvi, bet mums ir jāsaprot, ka Dievs ir kļuvis cilvēks, lai cilvēks kļūtu par Dievu. Tas ir tās paradoks, ko baznīcas tēva mums atgādina. Tas ir Kristus tev ir ievedis jaunās attiecībās ar Dievu. Tu pats kļūsti bērns, Dieva bērns. Tas, kas Kristus ir dabiskā veidā, tu kļūsti pārdabiskā veidā. Tu tiec ievests šajā garīgajā dzīvē. Būt kopā ar Dievu un ticēt nozīmē to. Tāpēc izglītosim sirdi un prātu, lai būtu Kristus gaismas nesēji šajā sabiedrībā. Nenoraidīsim mūsu pasauli. Dievs nenoraidīja mūsu pasauli, viņš iegāja šajā pasaulē, lai viņu pārveidot, lai viņu glābtu. Tad es iekritīšu kā grauds zemē, lai glābtu šo pasauli un tieši Latviju. Amen. Āmen, profesor, un paldies jums par šo sarunu. Un, radījām arī klausītāji, tiekamies atkal nākošajā mēneša 3. piekdienā, kad atkal ēterā būsim mēs, Rīgas augstākās reliģijas zinātņu institūts. Nebīsties, iepeldīt dziļumā. Nebīsties, iepeldīt dziļumā. Ir ar tevi Kristus. Nebīsties, iepeldīt dziļumā. Visās dienās līdz pasaules beigām ir ar tevi Kristus, nebīsties. Savu mieru dodu jums, ne tā kā pasaule dod. Nebīsties.
nākšu pie jums savā garā un iepriecināšu jūsu sirdī. Pieredzēsiet spaidus, esiet drosmīgi, jo es esmu uzvarējis pasaulī. Nebīsties.